Brocēni ir nopietni apdzīvota vieta. Kaut gan tur blakus ir Saldus, Brocēni ir nopietni tāpēc, ka tur ir aptieka. Vai ne, Sarmiņa? Nu, bet, protams. Katrā kārtīgā vietā ir jābūt aptiekai. Visiem cilvēkiem vajag aptieku. Bez aptiekas nekas nenotiek. Cik sen tu esi tajā Brocēni aptiekā? Es Brocēni aptiekā esmu pat 30 gadu vairāk noteikti. Bet tā ir tava rūpe, tā ir tava saimniecība. Jā. Tas saka, tu esi tur karalis pats sev. Tā arī ir. Kad beidzās padomu laiki, tad bija iespēja pieteikties uz privatizāciju, un tad es arī to uzņēmos darīt. Un tad es arī to uzsāku un izdarīju. Un tā tas viss sākās. Tu tik labi izskaties, ka man neticēs, ka tu būtu sākus padomu laikos. Paldies! Bet tā ir taisnība. bet mazas meitenes sapņā būt vai nu princeses vai skolotājs. Kā var ienākt prātā tāda profesija? Nu, man tā interesanti. Man krustmārs strādāja bibliotēkā, kurai blakus bija ambulants. Un tur bija dažādas pudelītes. Un tādas zāļu pudelītes. Un es vienmēr varēju aiziet tur ciemos un pakrāmēties gar tām pudelītēm. Un līdz ar to man bija tā sajūta, ka es gribu taisīt tādas zāles. Un tad es māju dzīvniekiem taisīju zāles, ārstēju kaķus un vistas. Un lēju kopā visu, ko darījos. Un tāpēc skolas aizgāju studēt medicīnu, farmāciju. Kas tas ir tā vēlme palīdzēt vai tās smukās spīdīgās pudelītes? Kas mazam bērnam ir tas, kas piesaista? Es domāju, ka tā darīšanās, ka tu varēji tā pārliet skatīties, sakārtot, salikt. Tā viss, tā darīšana. Tajā varētu arī kļūt par pavāru, bet tu jau redzi, tas farmacēti. Kas tur ir tas, kas aizvāk cilvēks farmāciju? Man interesē arī bioloģija un daba. Līdz ar to arī bija jāmācās botānika, bija jāvāc herbārijas. Tādas lietas, tu arī varēji izzināt vairāk to dabu kopā. Kā tu redzi to farmaceita misiju tādā mazā apdzīvotā vietā? Man tā misija tāda sajūta katru dienu palīdzēt tam cilvēkam. Man it kā, kad atnāk tas cilvēks, ir kaut kāda problēma, kur tev jārisina, vai kāds zāles jāatsadabū, vai kāds ieteikums jāsaka, tad ir tā sajūta, ka tu palīdzi un risināt to problēmu. Man tas... Bet cik es runāju ar farmaceitiem, visu saku, mācījos ķīmiju, mācījos bioloģiju, bet man ir aizdomas, ka tur liela loma ir arī kaut ko saprast no psiholoģijas. Bet tas rodās ar tādiem, kā teikt, gadiem. Protams, es lasīju, daudz mācījusies arī paralēli apmeklējis citus kursus, teiksim, vai cilvēku savstarpējā konsultēšana, gājis grupu darbā provēt. Teiksim, tad, kad tu uzklausi to cilvēku, tu visu to uzmanību vēl tās minūtes tieši tam, ko viņš saka. Nevis tur 10 domas vēl pa galvu tu domā. Un tad tu tā kā lēnām nomierini, tad tu to cilvēku varbūt tā kā sajūti vai jā, tā kaut kā. Tāds psihologa ķēriens ir vajadzīgs. Drusciņ tev jāsaprot, ir tas cilvēks, jā. Arī tev jau jāsajūt, vai tas ir pa īstam, vai tas cilvēks ir atnācis te, teiksim, kaut ko diņģēt vai kaut kā izzināt tā. Tu vienkārši jau to jūti, to cilvēku tā. Tas ir tā, kā tu iemācies to valodu, un kad tev liekas, kā es to zinu, bet tu vienkārši jūti, kur tev jāraksta C un kur tev kāburts jāmācās latīņu valodā. Tu nevari pateikt, kāpēc tu to zini, bet tas ir iekšā tā. Un kāds, nezinu, maza meitene tev tagad prasīt, kas ir dzīves jēga, ko tu viņai teiktu? Dzīvoties. Dzīvot? Dzīvot. Un skatīties, kas patīk. Jā, un darīt to, kas tev patīk, un satikt cilvēkus, kur tu patīk valdīt. Jā, atrast savu pudelīti un savu skaistumu tajā. Jā, tieši tā dzīvot.